Tradicionālās prasmes pastāv tik ilgi, kamēr tām ir vieta cilvēka dzīvē, kamēr tās tiek glabātas, izmantotas un nodotas tālāk. Latgales kultūrvēsturiskais mantojums ir varens. Latgale ir bagāta ar viediem ļaudīm, kuri rūpīgi sargā sentāvu prasmes un pielietotās mūsdienās, radot vērtības, kas sevī nes gan kultūras mantojumu, gan jaunas iespējas. Kaņepju šķiedru apstrāde veicina videi draudzīgu risinājumu pielietošanu, kā rezultātā tiek radīti inovatīvi produkti, vienlaikus saglabājot senās tradīcijas. Labdien, mani sauc Andris, un mēs atrodamies Kaņepju saimniecībā Obeliska farm. Kāpēc Obeliska farm? Jo šī te ir ciemats, kurš saucās Obeliškas, un mēs viņu mazliet esam angliskojuši, nosaukuši par obelisku. Kaņepes ir tas augs, kuru mēs te audzējam, un tas mums ir kā obelisks. Viņš ir tik daudzpusīgs tas augs, ka mēs salaužot stiebru, iegūstam šķiedru, iegūstam spaļus, būvējam mājas, taisam papīru, virvītes, audumus, un plus tam visam klāt nāk arī kaņepju sēkliņas, un mēs arī pēdam ļoti garšīgi un veselīgi. Un mēs tepat saimniecībā mums ir neliela ražotnīte no sēkliņām, tātad mēs ražojam dažādus garšīgus un veselīgus kaņepju pārtikas produktus. Un vienmēr kvalitāte priekš mums tas ir tas augstākais. Viens piemērs ir arī pagājušajā gadā. Mēs piedalījāmies starptautiskā konkursā, kur nosaka labāko kaņepju sēklu eļļu Eiropā. Un varu apsveikt sevi un visus jūs. Obeliska farma ražo vislabāko kaņepju sēklu eļļu Eiropā. Vislielākais man ir prieks par to, ka mums apkārt ir uzradušies un tik daudz foršu cilvēku, kas ir gan mūsu sekotāji, gan mūsu atbalstītāji, mūsu draugi. Visi tie apmeklētāji, kas brauc uz šejienes vasaras sezonās, vienmēr mums sniedz ļoti patīkamas tās emocijas, ka viņi uzzina daudz vairāk par kaņepēm nekā tas priekšstats viņš tomēr ir mūsu sabiedrībā, visā sabiedrībā, ka kaņepe tomēr ir kaut kas tāds, kas tad tur tāds īsti ir. Tātad kaņepes Latvijā ir augušas jau ļoti sen. Tātad arī šeit mūsu muzejā ir salikti pāris paraugi ar tautas dziesmām, kuras dzied par kaņepītēm. Mums arī ir dažādas fotogrāfijas te man aiz muguras, kurās ir 20. 30. gada Latvija, kurās visās jūs redzat gan kaņepju laukus, gan kā novāca kaņepes, un vēl arī dažādās grāmatās un vēsturiskos faktos ir aprakstīts, ka galvenais produkts vismaz pirmās Latvijas laikā ir bijusi kaņepju šķiedra, no kuras izgatavoja virvītes. Un mūsu tas pieskāriens tam visam arī ar muzeju arī ir izcelt to vēsturisko, ka tas nav nekas jauns, tas vienmēr šeit ir bijis, un parādīt to jaunu, to pielietojumu, kā tad jūs to kaņepi šodien tagad varat arī izmantot. Jūs vienmēr varat apģērbties kaņepēs, uztaisīt foršas bikses, foršu audumu no tām kaņepēm, ja? Vai visforšākais tas, ko mēs izdarījām, kur mēs tagad dzīvojam, visa mūsu 35. gadā celtā guļbaļķu ēka, no ārpuses ir nosiltināta ar tā saucamo kaņepju betonu. Tātad man rokās ir kaņepju betons, tas ir vēl viens izmantošanas veids, kā kaņepes jāizmanto. Tie ir tie spaļi, kurus mēs sasmalcinājām, sajaucām ar kaļķi, un jums sanāk siltināšanas materiāls. Man aiz muguras ir mūsu māja, kurā mēs dzīvojam, un šeit viss ir apmests ar kaļķi smilts apmetumu, bet tur iekšā ir šis te materiāls. Un vēl mēs pagājušajā gadā ieguvām energo vienoti certifikātu, kas apliecina to, ka mūsu kaņepju siltinājums tiešām ir arī liederīgs, un mēs iekonomējam vismaz 30% no sava siltuma, tātad nepalaižot viņu cauri sienām, tātad mazāk kurinam. Tātad šādi te kaņepes var izmantot arī māju siltināšanā. Mēs pašreiz atrodamies muzejā, kas ir vienīgais Baltijas valstīs, kurš ir veltīts kaņepēm. Te viss ir tikai par un ap kaņepēm. Un, protams, ka mums arī ir kaņepju skola šeit pat saimniecībā, kurā mēs parasti rādam un mācam cilvēkus, kā izmantot šīs te kaņepes. Pagājušā gadā mūsu kaņepju skola uzvarēja un kļuva par labāko visā Eiropā un visā pasaulē. Tātad mēs piedalījāmies konkursā, kuru organizē Eiropas apmācību fonds un saucās tas konkurss Zaļās prasmes. Un mūsu skola ieguva pirmo vietu pateicoties jums, mūsu sekotājiem un visiem tiem, kam patīk kaņepes.
Un mēs esam ļoti lepni par to, un, protams, mēs turpinām strādāt un darīt burvīgas lietas, kā piemēram šodien mēs iesim un taisīsim papīru no kaņepju šķiedrām. Tātad rekur mums ir kaņepju stiebri, un viņi visu ziemu ir nostāvējuši uz lauka, un viņiem šķiedra sāk nākt nost. Un man ir mīstīklas, tā agrāk sauca šo te instrumentu, ar ko salauž stiebrus. Tātad viss notiek šādi te, liekam iekšā un sākam laukt. Tātad jūs jau redzat, kā mūsu šķiedra nāk nost no paša kāta. Tā arī agrāk visu šo te procesu darīja ar dažādiem šādiem aparātiem. Lūk, ir mūsu šķiedra gandrīz tīra. Ejam iekšā, iztīram. Tātad rekur šeit mums ir tādas adatiņas, ja, ar ko mēs iztīram šķiedru. Mēs ārā salauzām viņu, tātad šādi te mēs viņu raušam cauri. Rekur mēs viņu sasmalcinām un iztīram. Un mūsu šķiedra paliek tā kā mati. Principā šādi te. Un tad tas nākamais, ja mēs netaisam papīru, ja mēs ejam uz virves vai diega vīšanu, mums viņš ir ar tādiem susakļiem, ar ķemēm, jāsāk ķemēt. Šādi te jūs viņu ķemējat, izņemat ārā. Reiz viņš arī sagarina to šķiedru. Tur reku paliek visi tie spaļi iekšā, viss šis lietas, tas mūsu rezultāts. Un no šī mēs taisīsim papīru. Tātad, te ir mūsu šķiedra, mēs viņu notīrījām, visu sadarījām un tagad uztaisīsim papīru. Papīram vajag šķērītes, blenderi un šeit jau es esmu sagatavojis mūsu masu. Un vēl būs reku šādi te sietiņi uztaisīti. Tas, ko es daru, es sasmalcinu mūsu šķiedru un es gribu, lai viņa paliek mīksta. Jo varbūt var dzirdēt. Viņa ir ļoti, ļoti izturīga. Un mums viss ir jāpamaļ. Tas nebūs ilgi. Vispār kāds 20 sekundes. Tātad, viņš viss ir samalies, es viņu leju iekšā, un tagad mēs visu saķersim ar sietiņu. Braucam iekšā. Ķeram mūsu šķiedru. Es jau tā cenšos diezgan vienmērīgi, lai tas papīrs sanāk tīri smuks. Ar stikliņu mēs nospiežam, ūdeni lieko, jo to mums nevajadzēs. Un visu tulītās izliksim uz lupatiņas un nesīsim uz krāsniņas visu žāvēties. Jūsu papīrs būs gatavs. Tas vēsturiskais ir ļoti svarīgs. Tas, ko mēs cenšamies šeit vienmēr jums atgādināt, ka tas te ir bijis un parādīt to, kā mēs dzīvojam, ja var tā teikt, kaņepēs. Burtiski.